visiem! Beidzot ir atnākusi mana jaunā mašīna, ko es tik ilgi esmu gaidījis. Tas ir ārprāts vienkārši. Jāsāk pakot vaļā. Kaste ir liela. Kā jau daži zina, tas ir Rlarlo TK07 offroad 1:7 mēroga. Bezceļnieks. Skatīsimies, kas tur ir īstenībā ar viņu. Jo pēc pasūtīšanas parādījās ziņas, ka salikšanas kvalitāte ir vāja un būs vien jājauc ārā, jāskatās, vai ir labi sasmērēts, pa lielam visi mēsli būs jāizjauc. Tagad taisīsim viņu vaļā, taisīsim tādu unpacking. Un jūs arī varēsiet redzēt, kas tad tur īsti ir iekšā. Es nevaru sagaidīt. Un tā taisam vaļā. Bet man kadrā neieiet tā kaste. Redz, ko viņš ir. Tas izmērs ir baigais. Jauna mašīna. Es neatceros, kad es pēdējo reizi esmu pircis pilnīgi jaunu mašīnu. Kādu laiku atpakaļ laikam. Tāpēc, ka, ko man vēl nopirkt, ja man viss jau ir, jāceļ laukā. Izņemās no kastes pilnīgi otrādi, bet tagad pievēršam uzmanību šim. Tātad factory pretested. Ja tā nebūs, bet es pieļauju, ka tā arī nebūs. Tā kā, es esmu gatavs arī uz kaut kādām sūdzībām no šīs te firmas. Apskatīsimies uzrakstu tūlīt uz kastes. Boksārtu. Tā jau glīti. Offroad izpētes grupa. Un kas uz sāniem mums ir? TK07 Tribute to 1987 Brushless. Es ņēmu brushless. Brushhead dzīvot arī pa ūdeni, brushless neiztur ūdeni. Kaut arī viņi raksta, ka iztur, bet reāli visiem apskatniekiem, kas pēc tam rīstīdamies stāsta, ka baigi foršā mašīna, bet tikai nosprāga ESC un nogļukoja elektronika un servo. Citādi visādi brushless viņiem baigi patīk. Ideja tāda, ka tie apskatnieki neko sliktu nesaka. Kas tas ir, kāpēc? Melns. Tas man vairs nepatīk, jo es noteikti nebūtu sūtījis melns variants un, bēžs. Whatever. Tas ir aizmugurē. Un lūk. Aizmugurē ir attēlots šīs te brushless motoriņš. Liels. 140 ampēru ESC atbalsta ko? Tikai 3S? Brushheads. Un brushless 140 ampērīgais atbalsta 2 līdz 4S. Es taisos braukt ar savām tragiju baterijām 4S. Testam es paņēmu līdz gan tikai 3S, lai viņi tīri iedarbinātu, pamēģinātu. Tātad brushless versija te ir KV norādīti. 45 kg servo. Pieļauju, ka brushless servo 7,4 volt, high voltage. Tas jau tā kā driftam 0,09 atsaucības, 0,09 sekundes. Kas te vēl mums ir? Pults. Pults gan tāda nepārāk skaista, cik es noprotu pēc apskatiem. Ņemsim nost vāku. Vāku es noņemšu viens pats un parādīšu jums uzreiz, kā tas izskatās. Jau palīga man šodien te nav. Kas tad mums ir zem vāka? Ir smuki sapakots tādā mīkstā maisiņā ar ķīniešu gaisu. Te ir uzlīmes. Ir pat vesels video pamācības tāds rullīts, kā viņu pareizi uzlīmēt. To es noteikti darīšu, bet vēlāk. Kas tā ir pa krāsu? Nevar īsti saprast, tas ir brūns.
Nu, gluži tādu laikam es negribēju, bet nu labi, ja jau atnāca. Tā, te mums ir iepakojums ar pamācību, balona atslēga, kaut kādas blīves man nesaprotams, ja godīgi, viena skrūvīte. Te ir logu maskas, ja grib necaurspīdīgas logas. Es droši vien, ka negribēšu. Nu, un pati mašīna. Nu, jāceļ laukā. Cik tad var gaidīt, reku? Snorkels klāt pat. Tā, update. Tās nebija blīves, kas ir iekšā. Tagad es atvēru vaļā, apstījos, es atcerējos, kas tas ir. Viņi nedaudz caurspīdīgi, kā redzams. Un te ir tādas sudrabaini. Viens ir plāns, viens ir biezs. Tā ir speciāla līmlente kuzovam, kas ļauj uzsvērt šuves un tur starp durvīm, starp logiem, kaut kāds moldinga vietas, tā kā imitācijas. Citi radiovadāmiem paši griež tādas no melnas līmplējus un līmējvirsus sastāv darījis, bet nu viņam attiecīgi te kaut kur pa vidu līmējās, lai uzsvērtu šīs te kuzova līnijas. Tā kā ar to mēs arī kaut kad nodarbosimies. Atvēru manuālu, te, protams, ir visas detaļas uzskaitītas ar kodiem. Tas maz līdz, tāpēc, ka pārdošanā viņas ir ļoti maz. Nezinu, vai pie oficiāļi paši ir vai nav. Es viņu pirku AliExpressī. AliExpressī ir kaut kas dabonams, bet tā ļoti cerēt uz to, ka varēs nopirkt rezerves daļu šai mašīnai, tas būtu diezgan naivi. Tātad te ir visa uzbūvīta mums, kas vēl diferenciālis, portālu tilti. Aizmugurējais tilts kā uzbūvēts, kur mums te ir portāliņa tiltiņa, kur ir dakši redzam pārslēgšanai, lai bloķētu tiltus. Nu labi, beigsim tad ņemties ar šito un celsim beidzot laukā pašu mašīnu. Ja. Var dabūt upgrade detaļas bumperu un tā kā balstiem no misiņa, tāpatās uz portāliem uzlikas, kas palielina svaru riteņiem. Par to domāsim vēlāk, vai vajag vai nevajag. Tadā! Mašīna ir izcelta. Tāds arī tiks modelīts. Yeah. Nu, glīti. Dažiem apskatniekiem nepatika šie te, jo viņi ir tādā kā bēžā krāsā, ka vajag kaut sudrabotus, un ko tur viņi tur ņēmās krāsoju. Nezinu, man ļoti apmierina tāds vintāžu izskats, ručkiņas. Nu, ko, jānoplēš plēve, jeb jāizceļ vispirms laukā. Nu, laikam jāmēģina izcelt. Baigi labi. Mēģinot izcelt, sapratu, ka neceļās, tāpēc, ka apakšā viss ir smuki pielikts ar savilcējiem. Tad pie tiltiem, te mums ir pults, un ir arī rezerves ritenis, ko likt aizmugurē. Nu, tad jāpārgriež stripītes, un tad jau gan varēs noplēst plēvīt no kuzova. Jā. Nu, lūk, rezerves ritenis. Paliels. Nu, tieši tāds pats, kas tur rakstīts Rlārlo, 4x4, tīra apze, dirt. Tāds silver plating uz plastmasas, uz tausti gan tā kā sajūta kā metāls, nevar saprast, milzīgs heks, tā kā tragiem vai kaut kas tam līdzīgs. Pults, tāda, nu, vienkārši, teiksim tā. Noplēsīsim plēvīti. Ieliku baterijas, viņa reaģē. Šeit kaut kas spīd augšā. Te ir kanāli,
trešais, ceturtais. Kā šito paceļ? Kaut kā taisa vaļā vai? Jā. Kaut kādi trimingi. Interesanti. Nē, tīri glīta, bet kas abēdina? Nospiedu kanālu. Rekā nospiedu kanālu un iedegās lampiņa. Labi. Tas jau ir forši. Te ir vēl kanāli. Kas abēdina? Tas, ka ritenīts ir ciets. Kur ir porolons? Kāpēc jūs man nolaupat porolonu? Barojās uz 4 AA baterijām. Nekas tāds. Slēdzam ārā. Jā. Tad beidzot. Svinīgā plēves noplēšana. Forši, ne? Kur tas apvienosies? Gribēju tās smuki noplēst. Tad, brūnā krāsa tīri glīta, jā. Smukas lampas. Tur vēl kaut kādi maisiņi iekšā salikti ar gaisu. Tā, te mums ir spogulīts. Spogulīts ar spogulīti. Variet sevi redzēt. Ilgi skatās, var ieraudzīt. Saloniņš. Foršs salons ir. Pakaļie krēsli glancēti, droši vien, ka spīdīgā āda. Te vajadzēs likt rezervas riteni virsū. Tā. Un te logi tīrītājs. Viņiem ir modeļi ar Jeep, kaut kādu Wrangleru, kuriem šie te logi tīrītāji strādā. Atsevišķi no kanāla darbojās. Viņiem ir arī te baigie LED bāri virsū ar RGB. Izskatoties diezgan kā rotaļlieta, tas RGB, bet kopumā viss ir apmierināti. Vēl vienu džipu es negribēju, par cik Axial to vien dara, kā tā es tikai džipus. Lūk, apgriezīsim apakšu pastīties, jāpieskruvē rezervas ritenis, ejam tālāk. Lūk, no apakšas, pagaidām izskatās iespaidīgi. Tātad priekšpusē. Šeit šie teci, kas saprotu, ir, lai paceltu kuzovu. Kā tas strādā? Būs jāsaprot. Aizmugurē kuzovam ir eņģis. Tālāk. Uz stūres servo iet demperis, tā tas saucās ar acu priekšā, tā kā servo seivers. Priekšējais tilts ir, redz, kur ir trosīte, bloķēšanai, atbloķēšanai. Pašlaik ir sabloķēta. Resni stieņi. Tāpat šeit. Te ir milzīgais motors. Tāds pamatīgs, tragiem nav tik liels. Lielie stieņi, normāls tāds joints kardānam, teleskopisks, jā. Kas mums aizmugurē, atspēras arī tādas kā tragijām 1.8, kur ir trose, kas iet uz tilta slēgšanu. Te ir pats tilts. Tas viss būs jāskruvē vaļā. Jā, redz, kur ir eņģe. Aizmugurē. Te ir pat āķis. Tad apgriezīsim viņu apkārt un apstīsimies visu. Pieslēgšanās vēlreiz no apakšas atklāja, kādā veidā pagriež šos te mehānismus, kas ļauj pacelt kuzovu. Viņas kustina un viņi nekādi nekustās. Negrib. Izrādās, kas jādara, viņam šeit ir maza atspērīta. Viņi pavelc tā kā zāru un tad viņš norotē.
Tā. Baigi forši. Taisam vaļā. Pirmo reizi taisu. Jā, tā tad ir eņģīte. Te ir pakaļējā lukturi ar baigo mikroshēmu. Konstrukcija liekas masīva. Visi vadi ir modernajos vrapos. Reikuši tādi smuki ielikt, nebaigi smuki. Tātad te ir bloķēšanas servo vienam tiltam, otram tiltam. Uztvērēja boks visdrīzāk nav hermētisks, neizskatās. Tur pa augšu viss var tikt iekšā, bet pie tā mēs piestrādāsim. Es domāju, ka es nolakošu uztvērēju un aizbāzīšu šeit ciet ar ķīti pa vidu. Apstīsimies visus savienojumus. Tātad XT60, ļoti jauki. Kaut kāds krūts ESC. Cik es noprotu, ESC pievienojās pie telefona apa un var regulēt visu. Vēl viens servo. Tas būs kārbais, pieļauju, ka brushlessi vadi. Te kaut kā nav sabāsts kopā. Nu, priekšējais servo. Nu, iespaidīgi, jā. Šeit kuzova priekšpusē ir atsevišķa plate, kas atbild par visu gaismas šovu. Pieļauju, ka regulējums no kanāliem priekšējās lampas. Es redzu pagriezienus, cietuši pagriezieni. Jā, tie ir pagriezieni ar vadiem. Varbūt mums būs avārijas signāli. Nu, viss ir smuki ielikti vadiņi tādos turētājos. Nu, pagaidām man nav kur piesieties. Yeah! Numbers on the metal, stories in the steel. You can paint it, change it, hide it, but the truth is real. Pirms ieliekam bateriju, amortizatoru pārbaude. Ja viņš kratīsies pēc nokrišanas, tad viņi ir slikti vai pustukši. Tā, flex, protams, flex. Neatraujoties riteņiem, flex ir diezgan liels, nu var vairāk kā roku palikt apakšā. Nu, skatāmies. Smuki. Un ko mums dara aizmugure? Ļoti labi strādā. Liekam iekšā bateriju. Nu ko, mēģināsim ieslēgt pirmo reizi. Pults ir. Nu. Bail. Nu labi, slēgsim. Nekas nenotiek. Paturēju ilgāk. Lampa iedegās. Vēl ilgāk bija jāpatur. ESC iniciācija ir aizgājusi. Servo ir pieslēdzies. Nu, pamēģināsim. Nu, ātrums liekas labs, vai ne? Reakcijas ātrums. Aiztaisīsim kuzovu, pastīties, kas mums ir ar lampām. Es tos kanāliem nepārzeņu. Kuzovs negrib aiztaisīties. Tā. Nu, mēģināsim kaut ko.
Tātad kanāli. Nezinu. Kaut kas pārslēdzās. Kaut kas arī pārslēdzās. Tā, varbūt šīs pogas. Nē, arī kaut kas slēdzās servo. No šitā. Iedegās sānu gaismiņa. Aizmugurē arī lampa deg viena. Nu, pamēģināsim gāzi. Brauc. Tā. Man liekas, ka redzu atpakaļgaitu. Slēdzam atpakaļgaitā. Jā, tur ir atpakaļgaitas lampas. Baigi labi. Testa brauciens mums būs vēlāk, tāpēc, ka vispirms viņi nāksies visu izjaukt un pārskatīt, vai viss ir saeļots. Tā, un tagad ārkārtas pieslēgšanās. Patestēju nedaudz telpās. Brauc baigi labi, viss slēdzās forši. Uzbrauc uz šķērslim un ir pirmais lūzums. Tas mums ir servo un tas ir viņa amortizators. Tātad no viņa mums izkrita laukā šī te atspere, kas nāk te iekšā. Un tas viss krūvējās virsū uz šitādu te draņķīgu sūdeņu vītni ļoti maza. Un, kad viņu uzskrūvēja atpakaļ, viņa atkal izraujās laukā. Vārdu sakot, šai detaļai bija jābūt metāla visdrīzāk. Tur kaut kas būs jādomā, man vēl nav viedokļa, ko izdomāt. Uzskrūvēja atpakaļ, viņš, protams, nokrīt. Negrib pievilkties. Nu, labi, tas nav tas sliktākais, viss kārtībā pagaidām. Nu, lūk tā, šī dienas sērija ir galā. Mašīna ir veiksmīgi nedaudz salauzta. Mēģināšu taisīt šo te detaļu, nezinu, kaut kas jāizdomā, kaut kāda protezēšana vai kas, vai urpšana cauri, lai viņi turās klāt, jo tā mazā vītnīte tomēr nespēja vairs noturēt šito te alumīniju, kaut kas tur ir aprāvies. Nu, ja tas notiek pie neliela sitiena pret šķērsli, tas nav nopietni. Labi, ka man tas nenotika kādā braucienā, kur es aizbraucu smuku trēlu. Jā, tas ir fails no šīs te firmas. Varbūt, ka var atrast šādu detaļu veselu, tikai labākā kvalitātē, kaut ko citu aftermarketu. Nu, domāsim, bet kopumā atstāja labu iespaidu, viss smuki slēdzās, darbojās. Viņam tā tad ir priekšpiedziņa atsevišķi, aizmugures piedziņa atsevišķi saslēdzama, tad, protams, 4x4, tie tilti smuki bloķējās viens vai otrs, kā gribās, visas gaismas slēdzās, viss uzreiz strādā. Kas būs nākamajā sērijā? Es tādu plānoju uztaisīt, cerams, ka es nenoslīkošu, jo paši redzējāt, es lieku video diezgan reti, pat cik tas nav īsti darbs, bet hobijs, tā kā man gribās tad kaut ko uztaisīt un jums parādu. Nākamajā sērijā es plānoju viņu jaukt ārā. Tā tad ir jāizjauc portāli, jāizjauc tiltu rieksti, jāpaskatās, kas notiek ar smērēm, ar gultņiem un vairāk par smērēm, jo klīst baumas un cilvēki ir apvainojušies, ka blogeriem tiek atsūtīta normāla mašīna, labi salikta, kvalitatīva, bet pārējie dabūna ar ļoti mazu smēru iekšā vai vispār gandrīz nemaz. Sarežģītāk, no kā es visvairāk baidos, ir izjaukt kārbu vai vismaz daļēji izjaukt, lai tik līdz zobratiem un paskatīties, kas tur ar smēri, jo tam visam točni jābūt sasmērētam. Citādi nebūs ilgspēlējošs pasākums.
Nu, protams, ka pārbaudīs visas skrūves, varbūt vajadzēs tur eidloku uzlikt virsū un šo skrūvju līmi. Pārbaudīs, cik labi savienojumi vispār ir sataisīti mašīnai, vai nav kaut kas vaļīgs. Es atradu, ka bumpers nedaudz ir vaļīgs, viena skrūva nav daskrūvēta līdz galam. Bet tā parasts RTR, nekāda vaina. Rekomendēt vai nerekomendēt uz tādu pirkumu es vēl nevaru. Attaisīsim vaļā, pastīsimies, un tad jau redzēsim. Cik es skatījos vienu izjaukšanas video, detaļas ir liels, masīvas, smukas, nu man likās tāda adekvāta uzbūve diezgan. Tā kā jā, tiekamies nākamreiz vai tiekamies trēlos, lieciet savus video, savus bildes iekšā, jā, nu tad uz tikšanos, līdz vēlākam, čiu!